Visiem Latvijas iedzīvotājiem ļoti svarīga informācija. Šobrīd tiek apspriests kadastrālo vērtību izmaiņu likumprojekts, kurā ir iespējams vēl iesniegt priekšlikumus. Nekas vēl nav nokavēts. Ik viens iedzīvotājs vai ar paust savu attieksmi, ieejot taps.lv sistēmā, mēs lidām to apstīsimies datorā, un atstāt savu komentāru, priekšlikumu, ierosinājumu vai iebildi. Esam aktīvi, nepaliekam malā. Šis likumprojekts būtiski ietekmēs vairāk reizes palielināt mūsu kadastrālās vērtības, mūsu īpašumiem. Tas ietekmēs gan pārdošanas, gan mantošanas, gan nodokļu nomaksas, gan dažādas citādākas darbības ar īpašumu. Tāpēc esam aktīvi, piedalāmies un izsakam viedokli. Šos priekšlikumus var iesniegt tagad no 15. oktobra līdz 29. oktobrim. Esam iekšā portālā. Ņemam sabiedrības līdzdalību, atverās šāda sadaļa, te ir daudz dažādi akti, par kuriem var izteikt komentārus. Mums interesē kadastrālās vērtības. Lai vieglāk to atrast, rakstam 2116 meklētājā. Tas ir šī lēmuma projekta vai likuma projekta reģistrācijas numurs. Reku atrodās kadastrālās vērtību bāzes, universālās kadastrālās vērtību aprēķināšanas noteikumi. Veram vaļā. Šeit augšējā stūrī, kur pieteikties protams, vajag e-parakstu, lai izteiktu savas iebildes. Izvēlamies sadaļu privāta persona, spiežam virsū. Šeit atverās vajadzīgs autorizēties ar e-parakstu. Tad atvērsies loks, kurā jūs varat uzrakstīt savu komentāru. Un droši viss, kas jūs uz sirds, izsakiet valdībai saistībā ar kadastrālo vērtību izmaiņām. Sakiet nē kadastrālo vērtību pieaugumam.